Ko nozīmē pareizi uztvert savu krīzi? Nu, protams, ka pieņem to. Jo, redziet, patiesa un īsta pusmūža krīze sākas ar ievainojumu, kur nav iespējams ignorēt. Vīrietis jau var tēlot to nejūtīgumu, nes cik ilgi. Bet vienā brīdī tas ievainojums ir tik sāpīgs, ka to vairs nevar ignorēt. Un tas sāk kā tāds mazs stārpiņš veiksmīgi graust sirsnīgi. Mūsu ego kā reaģēja? Mūsu ego saka, viss kārtībā, es uzvelku vēl vienu bruņu slāni, es tagad guļu gumīniekos un ķiverē. Man vispār nekas vairs netiks klāt, es esmu ūdens līdējs. Un to visu sauc par dekompensāciju. Proti krīzes mēs atpazīstam pēc tā, ka mūsu vecās stratēģijas vairs nedod rezultātu. Ja, tas, kas iepriekš kompensēja, tagad vairs nedod rezultātu. Tas, kas iepriekš strādāja, nezinu, azartspēles, attiecības, ārpus laulības, alkohols, visu, ko mēs, visi parastie plāksteri, ko vīrietis izdomā sev uzlikt. Ja, kā viņš redzējis, kā tad vīrieši sev ārstē. Latvija ir lētā alkohola zeme, mums parasti visi mēs savus bērnus aizmirstam ietverot. Nestrādā arī tas vairs. Un pasauli nāk tālāk, un pēkšņi tas uzņēmums sāk uz bankrotu virzīties, un tas kolēģis ir apsteidzis mūsu karjerā, un vispār viss brūk un jūk.